Sveiki visiem! Šī pamācība būs par to, kā pieslēgties Moodle sistēmai, ko izmanto juridiskā koledža. Tātad sākumā mums jāatver jebkura pārlūkprogramma, piemēram Firefox vai Chrome, vai jebkura cita. Ierakstam linku un spiežam pogu pieslēgties. Nākošais solis, kas mums ir jāizdara, jāizlasa noteikumi un jāizveido jauns konts. Kā to izdarīt? Tagad mums jāizpild attiecīgie lauki. Šajā gadījumā visi lauki ir obligāti. Tātad ierakstam paroli. Drošības pēc var apskatīties, vai visi korekti, jā. Tagad ierakstam e-pastu, kur mēs izmantosim. Uz doto brīdi ir uzdot pārbaudas to, ka drīkst būt tikai divu veidu e-pasts, vai juridiskās koledžas e-pasts vai Gmail e-pasts. Ierakstam vārdu. Latvija. Un spēžam izveidot jaunu kontu. Kad tas ir izdarīts, redzam, ka ir nosūtīts links uz manu e-pastu. Nākošais solis ir nepieciešams iet e-pastā un aktivizēt linku. Tad klikšķinām uz linku un mana reģistrācija ir apstiprināta. Kā redzam, šādi mēs varam pieslēgties šajā sistēmā. Tagad, piemēram, atslēgsimies. Pieslēgsimies pie jaunam. Šis loks mums vairāk nav nepieciešams un varam ievadīt mūsu paroli vai nu šeit, arī sākuma lapā. Attiecīgi šajā logā. Ievadam iekšā. Mēs esam nokļūdījusi ar paroli. Un pieslēdzamies. Piemēram, mēs arī varam pievienot savu bildi, ja vēlamies. Un tā kā es esmu students, tad šī darbība pagaidām nav pieejama. Un tas arī īsumā viss par to, kā pieslēgties šai sistēmai.